Man ir 54 gadi. Ar stand-up es nodarbojos kaut kādus 6 gadus, un tas ir sācis nest kaut kādus augļus. Es jau ar to pat nopelnu kaut kādu naudiņu. Un tas nozīmē, ka es esmu dzīves piemērs tam, ka arī jebkurš no jums var uzsākt kaut ko jaunu un gūt panākumus īstu brīdi pirms nāves. Jā. Nesen es sapratu, ka vīriešu nopelni tomēr tiek tā neuztverti tā, kā tam būtu jābūt. Ja sieviete iegūst kaut ko, izveido kaut ko jaunu, kaut ko milzīgu, viss tāda, ak, Dievs, apstieties šo sievieti pats saviem spēkiem, ko viņa ir panākusi. Kad vīrietis izdara kaut ko grandiozu, viss tādu, nu jā, aiz katra veiksmīga vīrieša stāv spēcīga sieviete. Ko viņi tur stāv? Klavieres paši sev 5. stāvā neuznesīs. Un tā arī dzīvnieku pasaulē. Ziniet, ja, kad cūciņai orgasms ilgst pusstundu, un viss tāda, ak, Dievs, kāds te cūciņai orgasms, pusstundu ilgst tāds organisms. Un tajā brīdī neviens nedomā par kuilīšu panākumiem. Nu, nebija tā, ka cūciņa ielēja vannā siltu ūdeni vakarā, glāzi vīna, ieslēdz tur Lana Del Rey un tur Nē. Nu, nadziņš pat nav vainīgs. Viņai vienkārši kājiņas īs, viņa nevar aizsniegt. Man patīk tādā brīdī iedomāties, ka kaut kur blakām, kad runā par cūciņas orgasmu, stāv kuilīts. Pīpē tāds. Un tas es vēl tikai uz puspīpelīti. Jā. Es nesen pēc 25 gadu pārtraukuma atsāku smēķēt. Un es sapratu vienu, kad smēķēt tas ir tāpat kā braukt ar velosipēdu. Ja tu to vienreiz esi iemācījies, tu to nekad neaizmirsīsi. Vienīgā atšķirība dirs nesāp. Nopietni. Es nebiju ilgu laiku braucis ar velosipēdu, es braucu, man sāp dirs. Es pat nokāpu nost apstīties, vai sēdeklis nav pazudis. Es pīpēju elektroniskās cigaretes, iespējams, tas ir tas pats, kas braukt ar velosipēdu bez sēdekļa. Jā, agrāk tu izēji pēc restorānā, paēdis, uzpīpēt, paņem cigareti, pīpēt, un tā tabaka uzreiz sačakarē visu patīkamo majonēzes garšu uz mēles. A tagad zaļais ābols, strūdeli, jo deserts. Man draugs, kad pirmo reizi ieraudzīja, ka es viņu pīpēju, viņš teica, tu zini, ka tas ir robota penis? Es saku, ko? Viņš saka, tev mutē šobrīd ir robota penis. Es teicu, ārprāts. Viņš saka, jā, ārprāts. Es saku, nē, sanāk, ka pasaulē ir miljardiem robotu bez peņiem. Tas ir skumīgi. Un tagad viņus aizliegs. Un tas ir šausmīgi. Es viņus tikko atradu, tikko iemīlēju. Un viņas man atņems. Tas ir kā bērnībā, kad es atradu tēvu porno kaseti. Wow, tas bija 2 laimīgākās nedēļas manā mūžā. Un tad viņš viņu pārslēpa. Un ko darīt? Un tad es atceros, ka kubs cigāri vienmēr ir bijusi kontrabanda. Un ko man tagad darīt? 54 gados nodarboties ar kontrabandu? Ar elektronisko cigarešu kontrabandu? Nu, cik viņas man dirsā ielīdīs? 10? 15? Nē, nu es saprotu, ka ar katru reizi ar vien vairāk. Bet robežsargi jau var nav muļķi viņi tādu, wow, ko tas rasnēs te tik bieži braukā? Un es jau stāvu vienā rindā fūrām uz rengeni. Kas tev tur rasnējā zarnā? Augļu nogas. Kā tāda augļu nogas? Zaļais ābols, arbūs, ledus vīnoga. Un man ved uz atsevišķu istabu, kur viņiem notiek kaut kāda dzimšanas dienas ballīte. Jubilāram aizsien acis, man piesien pie griestiem un jubilārs ar beisbolu nūju. Sit man pa vēderu, kamēr man no dirsas sāk birkt elektroniskās cigaretes kā no piņetes. Starp citu forma, ja? Kā radīt? Nu, ja vien tās nav tās, kurām miljards elpvilkus, tās tur tā uzreiz nevarēs. Jā, finālā, ko es gribu teikt? Nesen iegāju vienā no sociāltīkliem, un tur viena meitene dalījās ar informāciju, kā jādzīvo. Nu, tipiski. Un lūk, viņa teica tā, puiši, vīrieši, tā, pierakstiet. Puiši, vīrieši, ja sieviete, kur jūs patiešām no visas sirds mīlat, jums nereiz nav atsūtījis bildi ar plikiem pupiem, viņa jūs nemīl. Un tas man šokēja. Es padomāju, tad sanāk, mana māte nekad man nav mīlējusi. Jūs esat super publika. Paldies!